Hei, mans vārds ir Gunita Lagziņas-Kroderēna, un šodien mēs tiekamies 82. rubrikas Radītiem nejaušība nav sērijā. Un šodien es vēlos parunāt par rakstniekiem un viņu radītajiem tēliem. Droši vien neviens vien ir dzirdējis atziņu, ka rakstniekam savi tēli ir jāpazīst tikpat labi kā sevi pašu. Proti, kur viņš dzīvis, kādu izglītību iegūs, ar ko nodarbojas, kas ir viņa vecāki, kas viņam garšo, negaršo, kādi ir viņa ieradumi un tam līdzīgi. Lai arī viss tas varbūt neatspoguļosies stāstā vai romānā, tomēr šī ir ļoti svarīga informācija, kur nosaka tēla rīcību, uzskatus un tam līdzīgi. Un viena lieta, kad rakstnieks nozog man ticamības momentu, ir tādos brīžos, kad viņš ir kaut ko aizmirsis padomāt. Tātad jādomā ne tikai par to, kāds ir tēls, bet arī par vidi, kādā viņš dzīvo. Un, manuprāt, ja darbība notiek Latvijā un varoņi ir latvieši, tad ir jāņem vērā arī kaut kādas tradīcijas. Nevar, piemēram, rakstīt decembra beigās kaut kādu darbību un vispār ignorēt, ka ir Ziemassvētki. Un viena no tām lietām, šobrīd es lasu vienu latviešu autoras darbu, romānu, kurā līdzās nodaļu virsrakstiem ir arī minēti datumi, kad notiek darbība. Un tajā brīdī, kad es izlasu, ka ir konkrēts datums, un es zinu, vai pārbaudu, ka galvenajai varonei tieši tajā dienā ir vārda diena, bet neviens romānā, ne viņas piederīgie, ne viņa pati par to nekādu norāžu nav, it kā autors vispār par to būtu aizmirsis, tad man tiek nozagts ticamības moments, un es saskumstu. Un tāpēc man mīļš lūgums spalvas māsām un spalvas brāļiem šāda veida misēklīšus te pieļaut, jo man pašai, piemēram, pirmais ir, es jau esmu teikusi, ka ar ko es sāku, es izvēlos kalendārā varoņiem vārdus, un tad es, protams, pastos, kad viņiem ir vārda diena, padomāju, kad viņiem ir dzimšanas diena, un to kaut kur piečikoju, lai neaizmirstu, bet man ir arī jautājums lasītājiem, vai jūs kam šādam vispār pievēršat uzmanību, un savukārt spalvas brāļiem un spalvas māsām, vai jūs rakstot piedomājat par to, ka varoņiem ir arī vārda dienas, un pat ja tās netiek svinētas, tomēr pilnīgi ignorēt, manuprāt, to nevar. Tāda šoreiz tēma. Čau, līdz citai reizei.